Šodien arvien vairāk pacienti atnāk jau iepazinušies ar savu izmeklējumu rezultātiem. Pacienti pārlasa savas datortomogrāfijas vai magnētiskās rezonanses izmeklējuma atbildes un bieži vien arī pasvītro atsevišķus vārdus, kuri viņiem interesē. Un pacienti redz šajos aprakstos daudz svešvārdus, jo radiologs, interpretējot, aprakstot mugurkaula stāvokli, apraksta to visu attiecībā pret pilnīgu normu. Un nevienmēr aprakstos minētais ir slimība. Tā vienkārši ir atrade. Un viena no šādām lietām, kur bieži izraisa jautājums, ir, kas ir foramināla stenoze. Runājot par foraminālu stenozi, pirmkārt ir jāizrunā, kas tad ir foraminālā atvere, jeb starpstiemeļu atvere. Tā ir šī vieta, kuru no aizmuguras veido zemāk esošā skriemeļa locītavas izaugums un augstāk esošā skriemeļa locītavas izaugums. Tā ir ļoti būtiska struktūra, kura var ietekmēt šīs te atveres sašaurināšanos ar laiku. Foraminālās atveres ir atrodams pilnīgi starp visiem skriemeļiem. Runājot par jostas daļu, tad šie nervi, kuri iziet pa tām laukā, aiziet tālāk uz kājām. Kādi ir 5 galvenie foraminālās stenozes iemesli? Tad tā var būt diska trūce. Diska masa visbiežāk, tad, kad veidojas diska trūce, iziet mugurkaula kanālā un tur nospiež nervu saknīti. Bet mēdz būt situācijas, kad diska trūce ieiet starpstiemeļu atverē un izraisa nervu saknītes nospiedumu. Nākamais. Tas var būt šīs starpstiemeļu locītavas, jeb fasešu locītavas osteoartrīts. Un osteoartrīte ietekmē šī starpstiemeļu locītava un tās kapsula var ievērojami palielināties, un šī palielināšanās var arī izraisīt nervu saknītes nospiedumu. Trešais iemesls. Tā var būt diska augstuma samazināšanās sakarā ar diska deģenerāciju, tad, kad diski krietni nosēžas un tas sekundāri izraisa šīs nervu saknītes nospiedumu. Ceturtais iemesls ir skriemeļu nobīdes, jeb listēzes. To arī var nereti izlasīt mugurkaula izmeklējuma aprakstos. Tad, kad augstāk esošais skriemelis nobīdās starp zemāk esošo un sašaurina šo nervu atveri un nospiež nervu. Un 5. iemesls ir mugurkaula asas izmaiņas, jeb, piemēram, skolioze, tad, kad nervu saknītes nospiedumu izraisa mugurkaula sašķiepšanās, vienkāršiem vārdiem runājot. Kad foraminālās atveres stenoze ir uzskatāma par slimību? Tad, kad tā izraisa nervu saknītes nospiedumu, jeb radikulopātiju. Radikulopātija ir sāpes un vai jušanas traucējumi pa attiecīgās nervu saknītes gaitu. Un nereti pamatojoties uz pacienta sūdzībām un neiroloģiskās izmeklēšanas apskates datiem var pateikt, kura nervu saknīte ir nospiesta. Foraminālas stenozes gadījumā parasti ir iesaistīta tikai viena nervu saknīte, bet mugurkaula kanāla stenozes gadījumā ļoti bieži ir vairāku saknīšu simptomi. Ja foramināla stenoze ir redzama tikai radioloģiskajos izmeklējumos, piemēram, magnētiskajā rezonansē vai datortomogrāfijā, bet neizraisa nekādas sūdzības, tad nekāda specifiska ārstēšana nav nepieciešama. Bet, protams, ka ir jāturpina vai jāuzsāk aktīva ārstnieciskā vingrošana. Un šī vingrošana ir jāturpina visu laiku, un vēlamais režīms ir 1 stunda 3 līdz 4 reizes nedēļā. Ja foramināla stenoze izraisa neiroloģisku problēmu, piemēram, sāpes, jūšanas traucējumus kājā vai arī kustību traucējumus, piemēram, pēdas vājumu, tad tā jau kļūst par bieži vien ķirurģiski ārstējumu slimību, ja vien tā slimība nav
diska trūce, kuru var sākotnēji mēģināt ārstēt konservatīvi. Bet foraminālas diska trūces bieži vien sliktāk padodas konservatīvai ārstēšanai un nereti tās ir jāoperē.